Kādas ir jūsu domas par dārtu? Par to dārtu, jā, sapratu. Par kuru dārtu? Par to mūsu dārtu? Vai tā dārta, kas ir? Jā, par jūsu. Par tā, kas ir manā pieslēgumā, vai tavu draudzeni? Jā, tā, kas ir jūsu pieslēgumā. Viņa ir mauglis. Ko nozīmē mauglis? Es atvainojos. Tu neesi redzējis filmu. Tu neesi redzējis filmu. Kuru filmu? Es varu pastāstīt par to dārtu, ka vienkārši dārta bija kaut kāda meitene, kas ir no internāta skolas, no bērnām, un viņa bija skolā teicamniece, viņa bija apzinīgākais bērns, ja? Viņa tā kā klausīja visām skolotājām un mācījās uz desmitniekiem, ja? Un tad viņi izdomāja to, tā armija vai tas drošības dienas izvēlē, ka, Mārtis ir pelnījis, tos pašus labākos, ja? Un viņi man piespēlēja dārtu, ja, kas ir no internāta skolas un skolā apzinīgākais skolnieks, kurš mācās uz desmitniekiem un iet visos pulciņos un tā tālāk. Un, kad beigās izrādījās pilnīgi izgāšanās. Tāpēc arī dārts sauc par maugli, jo viņi vienkārši viņi ir kaut kāds skolas teicamnieks, kurš ir iekšā kaut kādā vidē, kas ir pilnībā sagrāvis viņas realitāti. Nice. Jā. Kad mēs beidzot Kasparu apcietināsim? Viņš jau savā ziņā ir ieslodzīts uz visiem laikiem. Mums vajag to bunkuru likvidēt. Vakar jau mēs bijām ritīgi tuvu jau tam, jo tāpēc, kad bija baigais klusums, Kaspars bija uz vairākām stundām no signāla atslēdzies. Un šodien viņš atkal palika tās bišķi tāds kaut ko lēkāja, sprēgāja. Man priekšnieks atsūtīja to, ka ja es rīt pēc savas dišoties darbu neaiziešu, tad vakardien būs man pēdējā darba diena, ja? Un Kaspars manā militārajā pieslēgumā sāka plaudēt. Teikt tā kā bravo, bravo. Es viņam tāds saku, Kaspar, es rīt iešu uz darbu. Es rīt iešu uz darbu un mēs turpināsim spādīt tev ārā tas sīkais kropli.